Ir pagājuši 3 mēneši, un sākotnējais miera līgums tagad tuvojas noslēgumam. Donalds Trumps, Benjamins Netanjahu, ASV prezidents, Izraels premjerministrs tikās februārī un iespējams apsprieda gaidāmo karu. Tagad, pārējot uz maiju, abi gatavojas virzīt vienošanos, kas izbeidz karu, sniedzot tikai dažus solījumus par svarīgajiem jautājumiem. Ir panākts būtisks progress, lai gan ne galīgais progress. Galīgais mērķis ir, lai Irāna nekad nevarētu iegūt kodolieročus. Irāna nekad nevarēs iegūt kodolieročus. Prezidents par to ir bijis skaidrs. Viņi nekad neiegūs kodolieročus. Gan Vašingtona, gan Teherāna apgalvo, ka saprašanās memorands virzās uz priekšu. Abas puses apgalvo, ka tas atvērs Hormūza šaurumu. Nav skaidrs, vai Irānai nākotnē būs tiesības to slēgt. Tāpat jautājums ir par to, kas notiks ar 440 kg augsti bagātināta urāna, ko Irāna varētu izmantot kodolbumbu izgatavošanai. Izraēlas amatpersona sacīja, ka Trumps solīs parakstīt galīgo vienošanos tikai tad, ja šis urāns tiks nodots, kas nozīmē, ka pagaidu vienošanās, kas tiks parakstīta tagad, šo jautājumu atstāja atvērtu. Mēs nolēmām, ka šajā posmā prioritātei un uzmanībai jābūt jautājumam, kas ir steidzams mums visiem, proti kara izbeigšanai visos frontēs, un es uzsveru, arī Libānā. Daži republikāņi Vašingtonā nosoda šo vienošanos, un senatori Teds Krūzs un Rodžers Vikers tvīto pret to. Izrēlā amatpersonas ir pārgājušas no satraucošām noplūdēm par sliktu vienošanos uz svētdienas oficiālo sarunas kopsavilkumu. Sarunā, kurā Trumps deva solījumu par urānu un apsolīja atbalstīt Izraēlas uzbrukumus pret draudiem Libānā un citur, tiek norādīts, ka Izraēla ir pārgājusi no pretošanās vienošanās noslēgšanai uz tās izmantošanu savā labā.